Nekāda nu, tāda vienota, skaidri noteikta pamata vīriešu vai sieviešu uzvedībai nav. Bet jau pat šis uzstādījums par to, ka ir vīrieši un ir sievietes, respektīvi divas kategorijas, kurās mēs varam kaut kādā veidā ierindoties, ir izriet no faktiski rietumu mūsu sabiedrības dalījuma. Ja? Puika grib būt par meiteni, meiteni grib par puiku būt. Viss vairāk iespēju nav, ja? Bet var taču būt ļoti daudz un dažādas, un pat šīs kategorijas jau nav tādas strikti norobežotas. Ja? Būtu var pateikt, kas vēl var būt savādāks? Mūsu izpratnē ir ārkārtīgi grūti to saprast, ja? Bet ir sabiedrības, kurās šīs gradācijas nav, kurās ir, piemēram, 4 dažādas variācijas, ja? Kurās ir bioloģiski, teiksim, cilvēks ar vīriešu dzimumu orgāniem, bet kuram varbūt vairākas, teiksim, ļoti izteikti tāds tradicionāli maskulīns, ļoti izteikti feminīns, tā varētu nosaukt par identitāti, ja, vai dzīves ceļš, ja, un tas pats attiecas uz sievietēm, ja, šeit jau mēs iegūstam 4 dažādus veidus, ja, varbūt sievietes, kuras ir sociāli vīrieši, ja, kuras visi uzskata par vīriešiem un viņas dara visu to, ko vīrieši dara, varbūt otrādāk, tur tās iespējas ir ārkārtīgi daudz un dažādas. Bet tās ir sabiedrības, kur tas tiek pieņemts kā norma? Jā, protams, ir tās variācijas, kā es teicu, ir milzīgas. Ja? Varbūt norma viena, varbūt norma citādāk, varbūt, un tāpēc no tiem antropoloģiskajiem datiem mēs faktiski nevaram nekādus tādus vienotas vadlīnijas pateikt, ka lūk, ir šādi vai tādi, un tas ir dabīgi, un tas nav dabīgi. Ja, izskatās, ka tās variācijas ir milzīgi lielas.